domājat, kāpēc Jūrmalā ir tik daudz ugunsgrēkus ar šāda tipa mājām? Es šo nezinu, bet es jums pastāstīšu par viņus vēsturi. Lielākā daļa šī stila mājas uzbūvēja līdz 1930. gadiem. Tas bija tad, kad Jūrmala veidojas kā kurorts bagātniekiem. Principā kopš šī laika nekas nepamainījās, vai no 5 eiro iebraukšana. Jūrmalā izveidojas tradīcija kurorta koka jugendstils. Tas ir balkonīši, tornīši, visādas finci fļuškas un cita milata. Cilvēki, kuri iegādājas šīs vecas mājas, nevar viņus vienkārši nojaukt un uzcelt jaunu māju. Jūrmalas pašvaldība to aizliedza darīt, lai saglabātu vēsturisko kurorta izskatu. Tieši tāpēc mājas īpašniekiem vajag norestorēt māju tā, izskats nekā nepamainītos. Ja jūs redzat tāda tipa ļoti nogurušas mājas, ziniet, ka dažos gadījumos cilvēkiem vienkārši nav naudas, lai to restaurēt, jo tas izmaksā kosmisko naudu. Ja, piemēram, ņemt māju 200-300 kvadratmetri, restaurācija varētu izmaksāt no 400 000 eiro līdz 1 miljonam. Kāpēc tik dārgi? Tāpēc, ka daudzi dekoratīvie elementi uz mājām jāatjauno ar rokām. Tas ir roku darbs. Jāuzstāda speciāli vēsturiska tipa logi. Jāizmanto vēsturiskas krāsas praktiski toč v toč. Bet laba ziņa, ka norestaurētu māju var pārdot pēc tam no 1,5 miljona līdz 5 miljoniem eiro. Bet kam viņu pārdosiet, es nezinu.